Jautājums par visu samērībā jāskatās. Protams, ja tēvs tur ir narkomāns, dzērājs un cita sievu un nezinu, kur bērnus sit un visu pārējo un tā tālāk. Tanī gadījumā diez vai tur būs baigi labais piemērs. Tas arī iedos kaut kādu piemēru, jā, bet pastāv iespēja, ka tur pēcnācējs iegūs kaut kādu traumatisku redzējumu par to, kā vīrietim jāuzvedās. Un iespējams, pat tādā ģimenē viņš var nomainīt orientāciju. Jā, pastāv liela iespēja, tāpēc, ka viņš pazaudēs pašu identifikāciju, jā, par sevi. Ja mēs bieži vien zaudējam to pašu identifikāciju, tad zaudējam arī savu dzimuma identifikāciju. Jā. Tāpēc, šodien daudzas lietas ir, ka cilvēki nesaprot, ar ko nodarboties, bet viņi nesaprot, ar ko nodarboties pa dzīvi, tāpēc, ka viņi ir pazaudējuši savu dabu. Viņi nesaprot, kas viņi pēc dabas ir, vai vīrietis vai sieviete. Jo tad, ja tu saproti, ka es esmu vīrietis, tad man ir plus mīnus skaidrs, kas man būtu jādara. Ja es nesaprotu, vai es esmu vīrietis vai sieviete, es nerunāju par to tiešā veidā, ka nesaprotu, bet ir pazaudētas tās saiknes, likumsakarības saiknes, un es nezinu, kā vīrietis uzvedās, un ja tu vairs nezini, kā vīrietis uzvedās, tu nezinās, ar ko tev dzīvē nodarboties. Grāmata viena konkrēta nav, vismaz cik es esmu saskāries. Ir daudz, kur ir daudz pareizu kaut kādu motīvu vai virzienu, ko darīt un ko nedarīt vajadzētu vīrietim, ko darīt, ko nedarīt sievietē. Ja? Tur, piemēram, tie paši vēdiskie raksti, ja? Tur Kamasutra, ja? Paskaidro par to, ar ko vīrietim jānodarbojas un ar ko sievietē jānodarbojas. Tur Kamasutra ir vēdiskie rakstu apkopojums. Ja? Tas nav tikai par intīmām attiecībām, tas ir arī par ģimenes veidošanu, par apziņas strukturēšanu un par visām citām lietām. Un tad tur ir tie, neatceros, cik tur 64 vai 68 pienākumi, kas jāpilda sievietei un attiecīgi pienākumi, kas jāpilda vīrietim dzīvē. Ja. Bet liela daļa, kas viņus izlasa ar šodienas sapratni, nesaprot, par ko ir runa tur rakstīts. Ja. Tur sievietei jāmāk dziedāt, jāmāk tur spēlēt vēl kaut ko un tā tālāk, bet nesaprot, priekš kam tas viss ir vajadzīgs, kāda jēga no tā viss. Tas viss ir uzskaitīts smuki, ja. Jēga jau ir apakšā iekš tā, ka tas ir jāredz jau mājās, ka tur mamma dara, tētis ko dara, ja, un tā tālāk, un kāds ir rezultāts no tās darbības. Ja. Tad šie darbi, tev jau izpildot šīs te funkcijas, ir jāapzinās, jāizprot, priekš kam tu viņas pildi. Ja. Es, piemēram, lekcijas, kad man ir tur tās attiecību lekcijas, tur es izskaidroju, man liekas, Intars bija vai ne uz to, kur es noskaitu veselu virkni ar tiem pienākumiem, sievietē, visi vīrietiem, jā, tur daudz ir vienkārši, tu tā domā, bļāņas, nekam jau vairs dzīvē nav laika, ja tu šito visu pildi. Tev nav laika pat to izpildīt, kas tur ir uzskaitīts, kur vēl domāt par kaut kādiem papildus tur darbiem, kaut kādu socializēšanos, vēl kaut ko un tā tālāk. Bet tā ideja jau apakšā ir kura? Tā ideja ir tā, ka tu pildot šīs lietas izkop konkrētas kvalitātes sevi. Jā, nevis tev tur svarīgi dziedāt tagad katru dienu bērniem un vīram un visiem pārējiem un dejot, jā, bet tev šīs te lietas apgūstot dzīves laikā, jā, tu izkop konkrētas kvalitātes, kas ir jābūt sievietei. Tieši tāpat arī vīrietim. Jā. Tas nav tā, ka vienkārši izlasīja grāmatu, viss ir skaidrs, znači es tuliņ būšu vīrietis, jā. Nē, tev ir jāaudzē, šodienas apstākļos ir jāaudzina sev par vīrieti. Tāpat kā sievietei sevi par sievieti jāaudzē. Viens otru mēs nevaram izaudzēt.